produkti Midis 15 gadu jubilejas svinībās. Šodien ir nozīmīga diena, lai atskatītos uz pagātni, izbaudītu tagadni un plānotu nākotni. Ielūkosimies galvenajos uzņēmuma attīstības brīžos. Midis panākuma pamata ir uzņēmuma darbinieki, viņa centībā, inovācijas un aizrautība. Šis pagrieziena punkts mums atgādina, cik tālu esam tikuši un motivē mums izvirzīt vēl augstākos mērķus nākotnē. Kopā mēs esam radījuši kaut ko ievērojamu. Pēdējo 15 gadu laikā daudzi brīži ir notikuši, kur uzņēmums atrodas šodien, bet galvenie, manuprāt, ir sekojošie. Strateģiskais lēmums pāriet uz B2B informācijas sistēmu izveidi, kas palīdz uzņēmumu attīstīties. Tas ļauj mums izveidot daudz vērtīgu programmatorus risinājumus mūsu klientiem, ko viņi izmanto un attestē līdz pat šai dienai un vairs nevar iedomāties savu darbu bez mūsu risinājumu. Kā loģiskā attīstība izskatīties arī ERP produktus un izvēlēties vienu no tiem. Tas ir Odoo ERP. Šī izvēle ļauj mums kļūt par līderi šīs sistēmas ieviešanā mūsu valstī. Noticoša bija arī tādas uzņēmuma struktūras izveidē, kura katram darbiniekam ir iespēja pašrealizēties, kā profesionālim, attīstīties, pilotot savas zināšanas un sasniegt savu potenciālu. Vairāki mūsu esošie vadošie speciālisti un arī vadītāji ir izauguši no mūsu kompāniju. Šādu komandu es ar pārliecību skatos uz nākamajiem 15 mūsu uzņēmuma labklājības gadiem un jauniem sasniegumiem. Дорогие коллеги, сегодня у нас важный и радостный день. 15-летие нашей компании. Это не просто дата, это значимое достижение, которое отражает наш общий труд, стремление к совершенству и дух единства. Хочу выразить глубокую благодарность каждому из вас. Благодаря вашей инициативности, профессионализму и ответственности наша компания продолжает расти и развиваться. Ваш вклад – это фундамент нашего успеха. Особые слова также хочу дать благодарности я адресую руководителям отделов и руководителю компании. Вы настоящие лидеры, которые вдохновляют свои команды на новые свершения. Эти 15 лет для нас стали временем роста, преодоления вызовов и достижения целей. И впереди у нас еще больше амбициозных планов. Я уверен, что вместе мы справимся с любыми задачами и сможем достичь еще больших высот. С этим праздником я хочу пожелать нам всем не останавливаться на достигнутом, развиваться, постоянно развиваться, продолжать двигаться вперед с верой в свои силы и любовь к своему делу. Пусть работа приносит удовольствие, а успех компании станет гордостью каждого из нас. Спасибо вам за эти 15 лет, и пусть впереди будет не менее яркое и успешное будущее. С праздником, коллеги! Komandē ir spēks. Veidot vidi, kur katrs spēj attīstīt savas spēcīgās īpašības, katram tiek dota iespēja, lai sasniegtu augstas virsotnes. Apskatīsimies, ko par uzņēmumu saka kolēģi. Ja jāapraksta Midis viena vārdā, es izvēlētos vārdu komandā, jo tas ir mūsu kopīgais darbs un prasme veiksmīgi realizēt svarīgus projektus. Neatlaidība, neskatoties uz visiem iznācinājumiem, mēs ejam uz priekšu un palīdzam saviem klientiem digitāli transformēt savus procesus. Es esmu Midis, ja nekļūdos, jau pāri 8 gadiem. Un, kā es redzu, Midis pēc 15 gadiem liels uzņēmums ar daudz darbiniekiem, un visi strādā labi, jo tāda ir kultūra. Pirmajā gadā, kad strādāju, tas bija vēl projektu vadītāja asistente, un man bija sanāksme ar projektu vadītāju, kurā mēs apspriedām projektā pieļautās kļūdas. Te pašā laikā es pirms tās sanāksmes biju sākus skatīties kalendāru un apdomāju, ka tūdaļ būs kāda saīsināta pirmsvētku diena. Līdz ar to plānotājs ierakstīju nevis saīsināta diena, bet saīsināta kļūda. Midis uzņēmumā strādāju tikai 2 gadus. Tikai, jo tas ir salīdzinājums ar citiem darbiniekiem uzņēmumā, kuri strādā jau šeit no pirmsākumiem. Un, manuprāt, tas ir labs rādītājs un tas ir superīgi, ka tik daudzi
darbinieki izvēlas par savu darba vietu jau ilgus gadus tieši Midis uzņēmumu. Tas parāda, ka uzņēmumi ir pareizi pieeja stratēģijai, vīzijai un darbam. Diezgan daudz iemācījos par IT nozarēm un īpaši par контент attīstību. Ну, я работаю не так уж давно в компании Midis, больше полугода. Могу с уверенностью сказать, что за это время у меня открылось много моих навыков, которые были где-то там далеко. Šajā 15. Midis dzimšanas dienā es gribētu teikt, ka mēs esam visi maliči. Mums vajadzētu par sevi lepoties. Mēs esam izdarījuši daudz, mēs esam spējīgi izdarīt vēl vairāk. Un tikai uz priekšu, uz izaugsmi, kopā, roku rokā. Желаю с каждым годом становиться сильнее и успешнее, процветания и удачи нашей компании, доброго и дружелюбного коллектива, стабильного дохода, блестящих идей и личного счастья каждому из вас. С праздником!